Klavieres es spēlēju no mūža seniem laikiem, kopš es sevi atceros, laikam, jā. Tātad, 5 gadi tie bija vismaz, kad man nolika pie klavierēm, jo klavieres bija mūsu mājās, un kādam tās bija jāspēlē. Un tā kā es biju pirmdzimtais bērns ģimenē, tad tā loza krita man. Es par to nebiju priecīgs, klavierēm es iespēju ar kāju, vairākas reizes, tad, kad man gribējās multenis skatīties, bet bija jāspēlē klavieri. Klavieres izturēja manus spērienus, jo es biju tāds švaks un vārks un diezgan slikti ēdu un daudz slimoju. Tāpēc nekur tās klavieres nepazuda, nesabruka, diemžēl, un man bija vien viņas jāspēlē. Taču man ļoti paveicās ar to, ka man bija iedzimts slinkums. Ļoti, ļoti liels slinkums no maniem vecākiem, kuriem arī patīk slinkot. Bet tas nekas. Jo, kā redzat, tas slinkums bija tik liels, ka man bija slinkums pretoties spēlēt klavierus. Mani nolika pie klavierēm un es slinkoju, tur tā vienkārši kustināju pirkstus un spēlēju klavierus. Jo, ko es tur runāšu pretī? Tērēšu enerģiju lieki, taču ne? Tas pilnīgi lieki. Tā kā es stundām ilgi tur kaut ko boksturēju pie tām klavierēm. Un tad vienu dienu es pārvarēju slinkumu. Un es to pulksteni, kas bija uz klavierēm uzlikts, pagriezu uz priekšu drusku. Lai izskatītos, ka es jau esmu paspēlējis un viss, un es varētu parādīt, tēti, redzies, jau paspēlēju klavierus. Un es pagriezu par daudz to pulksteni uz priekšu. Tas nepalika nepamanīts un bija vien jāatstrādā nokavētais. Vecāki mani audzināja stingrā, ļoti tikumīgā, garā. Darba tikums tika audzināts kārtīgi, jo arī viņi paši cīnījās ar slinkumu un zināja, kā to pieveikt, un iemācīja to arī man. Un tā, vairākus gadus es zobus sakodas tās klavieres boksterēju. Un tad kādu dienu viss mainījās. Mainījās ar to, ka man klavieru skolotāji uzdeva ļoti, ļoti grūtu skaņdarbu iemācīties. Tā bija viena Ferenca Lista etīde, un man bija 9 gadi. Un es attaisīju tās notas, un tur to nošu ir miljards. Es nekad mūžā neiemācīšu šo skaņdarbu, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tētis saka, tu paskaties mums mājās skaņu plašu kolekciju, to laiku, tie bija vēl seni laiki, skaņu plašu kolekciju, un tur šito pašu Lista etīdi spēlē slavens pianists, komponists Sergejs Rahmaņinovs. Paklausies, kā tas izklausās. Un es tur uzlieku to skaņu plati, un tur čerkst un graba viss tur iekšā vecs ieraksts, pagājušā gadsimta 30. gadu ieraksts. Un attais tās notas un sakoja līdzi pēc notīm tam, ko es tur dzirdu. Un tas, ko es dzirdu, ir kaut kas pārcilvēcisks, kaut kas tāds, ko es neesmu pat iedomājies, ka tā vispār klavieres var spēlēt. Tas taču nevar būt cilvēks, kas tas var. Tas ir eņģelis, tas ir kaut kāds dievs, tas ir kaut kāds svētais. Tas nevar būt cilvēks. Un es domāju, bet es taču arī esmu cilvēks. Kāpēc es tā neprotu spēlēt? Un tas bija tas mirklis, kad es sajūtu sevī tādu izaicinājumu, uzrāvienu, ka es sapratu, ka es darīšu visu iespējamo, spēlēšu vienalga, cik stundas nepieciešams, lai iemācītos tā spēlēt. Jā. Un to es arī darīju. Es bastoju skolā visas iespējamās stundas, lai tikai varētu spēlēt klavieru. Un spēlēju no rīta līdz vakaram, un man nekas cits dzīvē neinteresē. Ne draugi, ne ballītes, ne meitenes, pilnīgi nekas. Tikai 88 melnbalti taustiņi, lai iemācītos spēlēt tā, kā spēlē Sergejs Rahmaņinovs. Un tā es spēlēju, un nejūtu vairs nekādu nogurumu un neskaitīju stundas pie klavierēm. Es neskaitīju stundas. Es nevaru jums pateikt, cik stundas dienā es tajā laikā spēlēju, kad man bija 10, 11, 12 gadi. Es nezinu. Tās bija varbūt 10 stundas dienā, varbūt 12 stundas dienā. Es nezinu. Es nekad nepametu klavierus. Es gribēju iemācīties spēlēt labāk. Es gribēju piedzīvot izaugsmi. Taču tas, ko es vēl nesapratu to laiku un ko es sapratu tikai vēlāk, ir tas, ka šāda vēlme piedzīvot lielu, strauju, spēcīgu izaugsmi ļoti egoistiska. Jo es esmu noraizējies tikai par sevi. Es gribu spēlēt labāk. Es gribu pierādīt visai pasaulē, ka es varu spēlēt tikpat labi, kā tas Sergejs Rahmaņinovs. Tas viss ir par mani. Tur nav runas par mūziku. Un tā rezultātā, ka es esmu tik ļoti aizņemts un pārņemts ar domām par sevi un savu izaugsmi, es sāku ļoti uztraukties.
Es sāku uztraukties par to, kā tad man izdosies katru reizi, kad es kāpju uz skatuves nospēlēt, vai man izdosies pietuvoties tam ideālam līmenim vai neizdosies. Un tas uztraukums mani galināja nost. Es biju tik šausmīgi pārbījies kādams uz skatuves, jūs nevarat iedomāties. Vienreiz, vienā koncertā es vienkārši nevarēju iziet uz skatuves. Un diriģents, kas man pavadīja, viņš man pa dibenšu tā tircēl, tā uzspēra, un tad es izsprāgu ārā uz tā skatuves. Un kaut ko tur pilnīgi afekta stāvoklī nospēlēju, un tad nonāca no skatuves nost, un man asinis nāca pa degunu. Jo tas saspringums bija ļoti, ļoti liels. Un diezgan ilgus gadus es cīnījos ar šo ļoti lielo problēmu, šiem bailēm no skatuves, bailēm no tā, ka man kaut kas varētu neizdoties un ka zālē sēdošie to varētu pamanīt un teikt, redz kā, viņš neprot vēl labi spēlēt, tomēr nebija pavingrinājies labi. Un tas iedvež briesmīgs bailes. Taču es no šīm bailēm tiku vaļā. Un kā man tas izdevās? Pirmkārt, es pajautāju savu sekojošu jautājumu. Vai ir manā dzīvē kaut kas tāds, ko es daru labāk par klavieru spēlēšanu? Neko. Es visu daru draņķīgi. Es pa tolu nevaru uzvārīt. Es neko nevaru izdarīt normāli citu. Bet klavieru spēlēt es protu. Tad kāpēc man uztraukties par vienīgo lietu, ko es protu darīt? Ne? Bet otrs jautājums bija patiesībā vēl nopietnāks un tiešām attiecās uz šo te egoismu problēmu. Jo tad, kad es esmu uztraucies, kāpjot uz skatuves, es taču patiesībā esmu uztraucies par sevi. Un es esmu tik ļoti aizņemts ar domām par sevi, ka es esmu pilnībā aizmirsis par to, kam es kalpoju. Es kalpoju mūzikai, es kalpoju tam, lai mūzika līdz klausītāju ausīm varētu nonākt tā, kā tai patiešām būtu jāskan. Un par to es esmu pilnīgi aizmirsis, jo es visu laiku domāju tikai par sevi un savām sajūtām un par to, cik ļoti uztraucies es esmu. Tāpēc es nolēmu vairs nepievērst uzmanību savām sajūtām. Un iesaku to darīt arī jums. Kolosāla lieta. Vispār nepievērsiet uzmanību tam, kā jūs dzīvē jūtaties. Jūs iemantosiet fantastisku brīvību un vēl nepieredzētu mieru. Goda vārds. Mūsdienās gluži pretēji. Visur mēs dzirdam aicinājumus sekot savai sirdī, ieklausīties savos instinktos, jā, ieklausīties savā intuīcijā. Pilnīgs muļķības tās ir. Nesekojiet tam visam un nepievērsiet tam nekādu uzmanību, bet dariet to, kas jums jādara, un dariet to labi. Un koncentrējieties uz to, lai jūs varētu kaut ko labi izdarīt, lai jūs varētu tam savam darbam izdarīt maksimāli labu pakalpojumu. Nedomājiet par sevi un savām sajūtām, domājiet par to, ko jūs vēlaties izdarīt un kā jūs to vēlaties izdarīt. Nu, lūk, un tas, ar ko es nodarbojos, ir brīnišķīga lieta. Tā ir mūzika. Tā bieži vien ir klasiskā mūzika, kas ir radīta pirms vairākiem gadsimtiem un kas ir mūsu visu rietumu civilizācijas, kultūras, viens no galvenajiem stūrakmeņiem. Man ir liels gods ikdienā nonākt aci pret aci ar šo fantastisko kultūras bagātību, un man ir uzdevums tai kalpot, lai tā skanētu vēl aizvien tagad 21. gadsimta 3. desmitgadē, tā kā tai vajadzētu skanēt. Un tiklīdz es par to visu nedomāju par sevi, arī uztraukums pazuda uz visiem laikiem, un jau vismaz gadus 10 vai vairāk. Es kāpju uz skatuves, ar tieši tādu pašu sajūtu, kā es ienāku savā guļamistabā. Vienkārši ienāku un nekas nenotiek. Es varu darīt brīvi to, kas man jādara. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pārvarēt bailes nozīmē iemantot kaut kādu drosmi. Drosme ir ļoti nepieciešama, jo bez drosmes nav iespējams patiesībā attīstīt nevienu citu no visiem galvenajiem cilvēkam pazīstamajiem tikumiem. Tikai drosme spēja mūs pārvarēt mūsu kūtrumu, mūsu bailes, mūsu vienaldzību, lai kaut kādos kritiskos brīžos, vienalga vai te būtu sabiedrībai kritiska brīža vai mums personīgajā dzīvē kritiska brīža, lai tajos brīžos būtu pietiekami drosmīgi, lai mēs varētu darīt to, kas ir labi un pareizi, nevis to, kas ir ērti un īstermiņā mums izdevīgi. Šādi drosmes testi mums patiesībā atnāk diezgan bieži. Vai mēs tos pieņemam un spējam uz tiem adekvāti reaģēt vai ne, tas ir cits jautājums. Daži šie testi ir lielāki un sāpīgāki, daži klusāki un intīmāki, bet tie vienmēr ir
mums te pat līdzās. Un drosme rīkoties labi un pareizi ir tas, kas ir absolūti nepieciešams, lai mēs varētu sevi uzskatīt par cilvēkiem. Jo sajūtas ir arī dzīvniekiem, emocijas ir arī dzīvniekiem. Vēlme izvēlēties vieglāko ceļu piemīt arī dzīvniekiem. Tas nav nekas cilvēkiem unikāls. Cilvēkam unikāls ir veselais saprāts, kas viņam ir dots, kas nav absolūti nevienai citai dzīvei būtnē. Veselais saprāts ir brīnums. Un veselais saprāts ir lielākais apliecinājums tam, ka Dievs ir. Jo nav iespējams tas, ka veselais saprāts varētu eksistēt un ka kāds augstāks saprāts to nebūtu radījis, vai ne? Tieši tā. Taču veselais saprāts ir jāliek lietā. Un es nezinu, kā mums ar to iet. Man personīgi bieži vien aizmirstās, ka man tāds vispār ir iedots. Un tad, kad es to atceros, es cenšos to izmantot un cerams, ka tas nav par vēlu. Tā ka neaizmirsīsim par to, jo tas vienkārši ir tas, kas mūs padara par īstiem, pilnvērtīgiem cilvēkiem. Drosme rīkoties nenozīmē sekot, kā jau es teicu, tas nenozīmē sekot kaut kādām savām sajūtām vai savām iegribām. Tas pat nenozīmē izvēlēšanos sekot brīvībai. Tad, kad es iestājos pret piespiedu vakcināciju pirms gadiem pāris, es to nedarīju tāpēc, ka es gribēju apliecināt to, ka brīvība ir mana galvenā vērtība. Brīvība nav mans Dievs. Dievs ir mana brīvība. Tieši tā. Nevienam nav tiesību eksperimentēt nedz ar to ķermeni, ko man Dievs ir devis, nedz ar tām primārajām pamata brīvībām, ko Dievs man ir devis. Šīs brīvības man nav devis nekas, nekāds cilvēks, nec valdība. Manu ķermeni nav radījuši neviens mēģenē. Tas viss ir Dieva radīts, un līdz ar to tikai Dievs man to drīkst atņemt. Neviens cilvēks, un sevišķi ne tas, kurš pats Dievam netic un uzskata, ka pasaule ir pārdzīvota. Šādiem cilvēkiem es neuzticos nekādā gadījumā. Tāpēc svarīgi ir saprast, kam mēs kalpojam. Mēs nedrīkstam kalpot sev un savām iegribām. Mēs nedrīkstam kalpot savai visatļautībai, izprotot to kā brīvību. Mums ir jāsaprot, ka vienīgā brīvība, kas mums šeit virs šīs zemes ir iespējama, ir sekošana tam, kas ir labais, patiesais un skaistais. Šī trīsvienība, kas ir pats Dievs, ir vienīgā mūsu atslēga uz patiesu brīvību. Brīvība no mūsu pašu bailēm, no mūsu pašu iegribām, kas ilgtermiņā mūs vienmēr noved pie sabrukuma. Par to vienmēr padomāsim un atcerēsimies, jo bez tā, patiesību sakot, mēs vienkārši neesam cilvēki.